Man ļoti stāv acīs varbūt tādas senlaicīgas bildes vai filmas, kur ir šis lielais saimes galds, kur sasēžās saime, tur ir dažādas paudzes, dažādas intereses. Un tad sākās šis jautājums, uz kādu mērķi mēs ejam, ko tu varētu darīt, ko es varētu darīt, kas jums jādara, ko jūs šodien darīsiet, bet varbūt jūs palīdzat tur, jo tas ir svarīgāk. Un šajā gadījumā man tas pilnīgi bija tas priekšstats šāds, kā mēs varam sasēsties pie tā viena galda, jo nav mums jākaro. Protams, tā nedaudz tā rīvēšanās palīdz droši vien arī attīstībai, tas neizslēdzami, bet vienkārši rīvēšanās pēc un uzskatīt, ka rekur ir bagātie vai kāda lauksaimnieki un rekur ir mednieki, kas neko nedara. Tas nav pareizs sākums. Tur ir visu laiku ierakumi, mēs tik rokam ierakumus un mētājamies ar dubļiem. Tas nav labais. Rezultāts tāds, kāds ir. Protams, ka katram ir šīs kļūdas. Mēs varam nokļūdīties kaut kur. Protams, kad ir nedaudz tādas pamatotas bažas, kad varbūt tās trofejas vairs nebūs tik daudz un tik izcilas. Bet tas ir kompromiss.